Teikt, ka tas cilvēks ir nozīmējis ļoti daudz, ir nepateikt gandrīz vai neko. Jo tādas vispārējas frāzes viņas jau neraksturo. To, ka Osvalds ir kaut kur dziļi sirdī, un es pat teiktu, ka atrodoties šeit, man ir pat tāda sajūta, ka es esmu atnākusi uz satikšanos ar viņu pašu. Man ir liels prieks šodien jūs visus sveikt Rēzeknē. Jau 18. reizi 18. gadu Rēzekne organizē starptautisko mākslinieku plenēru ar tādu ļoti skaistu, skanīgu nosaukumu Domas soļus. Un šis ir pirmais gads, kad plenērs tiek veltīts cienījumā mākslinieka Rēzeknes goda pilsoņa Osvalda Zveselnieka. Arī šajā nedēļā mēs visi kopā iepazīstam vēl vairāk viens otru, jo man liekas, ka katra plenēra beigās mēs esam kā viena liela un skaista ģimene. Man liekas, te tik daudz vietas, kad nostājoties vienā vietā jau uz visām pusēm ir ko gleznot. Man ļoti patikās tā Latgales iela pie jums, tā vecā apbūve. Plenēram jau ir tas uzdevums, lai mācētu tik galā jebkuros laikos. Un arī, visus apstākļus ņemt pa labu. Jau īsti var gleznot lietu, ir taču, kas glezno arī ziemā, sniegu un visu kaut ko. Rēzeknē jebkura vieta var gleznot, un visur daba un visur pilsēta, baznīcas un ļoti skaisti upe vispār. Man liekas, ka 5 reizes biju šeit. Nav pirmā reize, bet ļoti patīk man šeit. Un tāda dvēsele grib strādāt. Šogad jau tāda lētainā diena un lētainā laika tad var paspēt kaut ko. I'm Joanna Mankiewicz. This is my first time in Rēzekne, but not first time in Latvia. Generally, I'm a visual artist. I'm painting, but I use computer technique as well. And during this time, I only paint. So I use dots. It looks quite abstract, but it's connected to the nature. I very enjoy spending time with artists. We sharing our point of view about art, about life, about everything. We're mixing languages, trying to find some common things. Tagad aiziet uz viņas zāli un paskatīties uz šīm te detaļām ļoti precīzi fokusēt, jo to mēs ņemsim par galveno, ejot strādāt tur skaistajā stūrītī. Paskatieties uz ritmu līnijas. Tas, ko mēs paņemam no Osvalda Zveselnieka, ir drosme triepienā, siluets krāsas tīrība un tā snaipera precizitāte. Mēs nevis muļļājamies, bet mēs drosmīgi liekam un ir. Mums ir jāatpazīst. Tāpēc pirms ķerties klāt pie audekla ir no 4 pusēm jāglezno kartons, lai pārvarētu šo te baltā audekla trauksmi. Mums ir sākumā izspēlējamies, un tad mēs vilksim brīvi, droši, atslābināti. Ļaujoties uz Osvalda Rēzeknes pilsētas ainavu skatiem, reprodukcijām, izvēlēties sev vistuvāko, jo tie skati visi ir diezgan atpazīstami, rēzeknieši visi viņus zina, izvēlēties vienkārši kādu, iedvesmoties no viņa kolorīta, jo tas tomēr arī ļoti no svara kompozīcija, kuru tev nevajag izdomāt. Būtībā, pēc manām domām, tai būtu jābūt Rēzeknes ainavas interpretācijai. Brīvai, nevajag tur tik ļoti sevi tur baidīties, ka tur kaut kāda mājiņa nesanāks, bet plus mīnus tas ir vecpilsētas ielu skati vai tas atpazīstamais skats uz Rēzeknes upi caur sarkano katedrāli. Šajā plenērā piedalījās 12 mākslinieki no 3 valstīm – Latvijas, Lietuvas, Polijas. Un veselas nedēļas laikā mākslinieki savās gleznās attēloja, kā viņi sajūt, kā viņi redz mūsu pilsētu, Rēzekni, mūsu Latgales reģionu. This work is connected to Rosa legend about Rēzekne's first steps as a city, as a village. This one, it's about ordinary life near Rēzeknes ezers. Ir 2 ceļa un 1 akvareļa un ātra puse arī tur
Priecīgs brīdis, reizē arī varbūt skumīgs, jo ar māksliniekiem tiksimies tagad tikai pēc gada, nākamajā plenērā, bet viņu atstātie darbi mums stāstīs, rādīs un liks sajust šī plenēra emocijas.